Labrīt! Labrīt! Mans vārds ir Margarita, un kā tevi sauc? Mani sauc Viktorija. Prieks iepazīties. Šodien es tev gribētu pastāstīt latviešu tautas pasaku. Vecīša cimdiņš. Palīdzēs? Jā, labi. Tātad, reiz dzīvoja vecītis. Un kādu dienu viņš aizbrauca uz mežu. Un pēkšņi pazaudēja cimdiņu. Un aizbrauca. Skrēja muša. Ieraudzīja cimdiņu un ieskrēja tajā. Kādu domā, ko viņa tur darīja? Nesoja. Jā, dancoja. Viņa tur dancoja. Un tad garām skrēja maza pelīte. Jā, bija. Pelīte arī gribēja dancot kopā ar mušu. Muša atļāva. Tad skrēja, kā tu domā, kas skrēja tālāk? Zaķis. Jā, zaķis. Un zaķītis jautā, vai es arī varu kopā ar jums dancot, laidiet mani pasildīties. Un tad trietā viņi dancoja. Tad kā tu domā, kas skrēja tālāk? Lapsa. Tā ir lapsa. Vilks. Vilks. Un jautā. Ko viņš jautāja? Kas tur iekšā dansoja? Vilks arī gribēja kopā ar viņiem dansot. No meža atnāca lācis. Atnāca lācis un jautāja. Ko viņš jautāja? Kas tur iekšā dansoja? Jā, un tad visi kopā atbild. Mēs, vilks, Zaķis, pele, muša. Laidiet mani pasildīties, pateica lācis. Jā. Ielaida? Jā. Jā, un visi kopā sāka tur dansot. Tad skrēja gailis. Un ko viņš sāka darīt? Viņš sāka dziedāt, un visi viņi nobijās un sāka skriet ārā no cimdiņa. Un Muša aizlidoja uz Kadaļa pili. Jā. Lācis aizskrēja uz mežu. Vilks noslēpjās aiz krūmiem. Pelīte aizskriena uz pagrabu. Un zaķis aizlecu paslēpās auzās. Un skriedama viņi ko izdarīja? Saplēsa cimdiņu. Un līdz šai baltai dienai vecītim ir tikai viens cimdiņš. Un šodien mēs ar tevīm veidosim vienu pasakas varoni. Viņš būs baltais lācis. Jā. Tad mums darbam ir vajadzīga stieple. Un mums vajadzīga schēma, lai mēs varētu zināt, cik tad pēlītes mums vajadzēs uzvērt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pēlītes. Tad mēs tās pēlītes kaut kur pa vidu atstāsim. Atceries, jo mums vajadzēs divus galiņus, jā? Un ausīm ir 4 pēlītes. 1, 2, 3, 4. No šīs puses. Mazliet pavelt, jā? Skaties, viena auss aizskrēja. Nu, rei? Sanāca. Sanāca? Jā. 6 baltas. Un tad atceries pretējā virzienā. Pretējā virzienā izvērt cauri visām 6. Tas mazais galiņš šeit paliek, jā, un otrs it kā iet ciemos, jā? Vēl 3, vēl pusi. Un tagad vēls aiz abiem galiņiem. Jā, valkam, jā. Stipri, jā, lai mums būtu smags lācis. Smieklīgs lācis? Jā. Savēlkam, jā. Smieklīgs. Šodien jūs dzirdējāt latviešu tautas pasaku Vecīša cimdiņš. Tā bija Viktorija.
Un mani sauc Margarita. Un mēs jums sakām Atā! atā!